temats ir redzams lūk šeit, bet nelielam ievadam es īsi ieskicēšu rakstnieces Zemgaliešu Birutas dzīves gājumu un literāro mantojumu, jo tomēr ārpus specifisku interesantu loka vai literatūra pētnieku loka viņa latviešu kultūra telpā tomēr uzskatāma par salīdzinoši marginālu figūru, lai gan viņas personība ir apvīta ar dažādām leģendām. Un vakardien dzirdētais Violas Parentas Čapkovskas referāts par dekadentisko modernismu un somu rakstnieci Onervu ļauj skatīt Zemgaliešu Birutu vēl plašākā Eiropas kontekstā. 1878. gadā Stāmerinā dzimusī Zemgaliešu Biruta, īstajā vārdā Konstance Augustīna Grencione, dēvēta par rakstnieci leģendu. Literāts dzīves gājums nebija garš, viņa nepaspēja arī sarakstīt apjomā daudz, tomēr vārds ir saglabājis literatūras vēsturē un dažāda veida kultūra vēstures annālēs, atmiņu romānos, citu autoru dzejā. Lai iezīmētu asociāciju tīkliem, kas saistās ar šo rakstnieci, jāmin atslēgvārdi simbolisms, dekadence, un visbiežāk Zemgaliešu Birutas vārds sastopams Dzelmes literārās grupas un tās 1906. gada manifesta parakstīšanas kontekstā. Viņa ir sacerējusi dzeju, prózu, kā arī vienu dramatisku skici. Zemgaliešu Biruta laikabiedru atmiņās tēlota kā izsmalcināta, jutekliska, eleganta. Viņa tika apmeklējusi Eiropas kultūras metropoles, sekmīgi publicējusies, kā arī atradusies apcietinājumā saistībā ar dalību 1905. gada revolūcijas posma norisēs. Viņa bija rakstniece, kas ar vienu roku tukšoja vīna kausu, ar otru skāva mīļoto buduārā, lai pēcāk sēstos pie rakstām galda, kamēr kambarī līdzās viņas istabai, kā vēsta nostāsts, tika gatavots spridzeklis teroraktam vērstam pret augsta ranga cariskās varas pārstāvi. Un 28 gadu vecumā Zemgaliešu Biruta šķīrās no dzīves noindējoties. Tā arī nepagūst parūpēties par savu sacerēm apkopošanu, izdošanu grāmatas formātā. Un viens no saistošiem tematiem feminisma ideju iedvesmotā literatūras zinātnē ir noklusētā sieviete, jeb relatīvi margināla autora sieviete, tāpēc Zemgaliešu Biruta un viņas mantojums ir aktualizēšanas vērts. Un vēl gribēju atzīmēt vēlreiz, ka Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts īsteno projektu Sieviete Latvijas kultūrā un sabiedrībā 1870. līdz 1940. analizēt sieviešu pilsonisko dalību politikā, izglītībā, literatūrā, mākslā un izdevēja darbībā. Un tādējādi arī Zemgaliešu Birutas literārai darbībai veltīti apskati papildina šo ainu uz sieviešu pārstāvniecību kultūrā, sabiedrībā 20. gadsimta pirmajos gados. Nav daudz ziņu par Konstances agras bērnības gadiem. Pirmo izglītību viņa esot guvusi mājmācības ceļā. Aptuveni 10 gadu vecumā viņas ģimene pārcēlās uz Rīgu, pēcāk uz Doli, un tur Doles muižā pirmos skolas gadus Konstance esot mācījusies kopā ar kungu meitām, muižā pie guvernantēm. Viņa apguva franču valodu, vācu valodu, vācu klasisko literatūru. Pēcāk esot apmeklējusi skolas Rīgā. Viņas pusaudzes un agras jaunības gadi ritēja posmā, kad, citējot Salcerīti viesi, visur skanēja emancipācijas aizstāvju vārdi, un Augusta Bēbeļa grāmata Sieviete un sociālisms ceļoja no rokas rokā, tika apspriesta, diskutēta, tulkota. Ap 1890. gadiem Rietuma Eiropa bija pilna neatkarību augstošu jaunavu. Tas ir laiks, kad latviešu literāro telpu bija bagātinājuši Aspazijas pirmās drāmas, dzejas krājums Sarkanās puķes, un arī latviski runājošajā un latviski rakstošajā kultūra telpā sāka cirkulēt dažādas aktuālas vēsmas attiecībā uz sievietes iespējām un lomu sabiedrībā. Latviešu literatūrā sievietes rakstnieces izvirzījās lielākoties pateicoties Aspazijai un Annai Brigaderei kā priekšgājējām un iedvesmojoties no viņu piemēra un uzdrošinoties sekot sev iekšēji tieksmē, literatūrā mēģināja realizēties vairākas jaunās rakstnieces, tostarp arī Biruta. Un pamazām komplicētāks kļūst literatūra atspoguļotais sievietes tēls, jo iepriekš latviešu literatūrā rakstnieku vīriešu izpildījumā tam bija dotas visai minimālas iespējas, izvēles iespējas pārsvarā dažādā veidā varēja dilemu izdevīgas precības manta vai mīlestība. Un šo tematisko aploci Aspazīt tad paplašina un vēlāk arī Zemgaliešu Biruta literārajos meklējumos tiecas tēlot daudzslāņainu sievietes tēlu, drosmīgas izvēles. Un šodien stāstījumā pamatā akcentēšu Zemgaliešu Birutas prózu, dzeju pieminot vien epizodiski. Viņas prozā skan savam laikmetam visnotaļ neordināra, pārdroša sievietes balss. Viņa drosmīgi runā par mīlestību dažādākajās tās izpausmēs,
Prozas tekstu centrālajie tēli ir nekonvencionāls sievietes mākslinieces, bulvāra kroga dziedātāja, franču prostitūta. Agrīnējos literārajos mēģinājumos Zemgaliešu biruta darbojas prozā, dzejai pievēršoties tikai vēlāk, un viņa pati ar lielāku cerīgumu vērtējas savus stāstus, lai gan ar laika filtru viņas dzeja tieši tiek uzskatīta par vērtīgāku. Un rakstnieks Augusts Baltpurviņš atzīmēs, ka prozā Zemgaliešu biruta pievērsusies psiholoģiskai pašanalīzei, viņai esot raksturīgi iestāšanās par, citēju, sievietes dvēseles atsvabināšanu no konvencionālām mīlēm, citāta beigas. Un jāpiemina, ka Zemgaliešu biruta arī strādāja, tātad pelnīja pati sev iztiku, viņa darbojās kā mājskolotāja, arī kā tulkotāja. Viņa daudz lasīja, studēja teorētiskas apceres, abonēja vietējo periodiku izdevumu Zalktis, Vērotājs, Mājas viesa mēnešraksts, kā arī vācu un krievu literatūras, mākslas un kultūras žurnālus. Viņas uzmanības lokā bija laikmetīgie latviešu autori, kā arī rakstnieki simbolisti. Viņa lasīja savu vienaudžu rakstniešu radītos tekstus, piemēram, vācu autoras Klāras Milleres Jānkes, Dolorosas, Jūlijas, Virgīnijas, Helēnas, Vojtas, Dīderihas un citu darbus. Un minētās rakstnieces savam laikam bija ļoti kontroversiālas būtnes. Dolorosa bija bohēmas pārstāve, erotiskas ievirzes dzejas radītāja, savukārt vācu liriķa un gleznotāja Jūlija, Virgīnija. Dairadē īpaši pievērsās tā saucamajām sieviešu tēmām. Dzejniece, žurnāliste un sieviešu tiesību aktīviste Klāra Millere Jānke rakstīja sociālistiskas, aģitātoriskas ievirzes dzejoļus, kas skar sieviešu nodarbinātības jautājumus. Visdrīzāk Zemgaliešu biruta lasījusi arī Marijas Janičekas darbus. Janičeka ir austriešu izcelsmes vācu rakstniece, kuru savos īsprozas darbos aplūkoja laulības un mīlestības problemātiku, sievietes jutekliskumu. Janičekas darbu centrā bija spēcīgi sieviešu raksturi, kas piedzīvojot pāridarījumu, pārtop žēlastību, nepazīstošās atriebējās. Un tas savā ziņā sabalsojas arī ar Aspazijas drāmas Zaudētas tiesības ievirzi, nedaudz arī varbūt ar drāmu Neaizsniegts mērķis. Viena no ginokritikas pionierēm, Ellena Mērs, analizēja 19. gadsimta angļu rakstnieces paudus, ka literārās komunas, jeb sabiedrības izjūt šīs agrīnās rakstnieces pastarpināti guvušas ar īpašu iedziļināšanos, lasot sava dzimuma pārstāvju sarakstīto. Citēju, tās bija ļoti inteliģentas sievietes, kuras lasīja citu ļoti inteliģentu sieviešu darbus, citāta beigas. Un atzīstams, kā arī Zemgaliešu biruta līdzīgā manierē nosacīt tiecas iekļauties tādā kā virtuālā komunā, gan lasot iepriekš minēto rakstnieču darbus, gan arī atsaucoties uz tiem. Žurnālā Vērotājs 1905. gadā publicēts vācu pedagoģas feminisma kustības aktīvistes Helēnas Langas apcerējums moderni strīdus jautājums sieviešu kustībā, un tas noteikti izpelnījās arī Zemgaliešu birutas uzmanību. Un papildus man būtu pētāms jautājums, vai arī pati Zemgaliešu biruta ir veikusi šādas ievirzes rakstu tulkošanu periodikai. Vēl, jāmin, viņa bija sabiedriski aktīva, viņa ir piedalījusies arī Vidzemes un Kurzemes tautskolotāju pirmajā kongresā 1905. gadā. Sieviešu tiesību aktualizēšana 20. gadsimta sākumā, protams, cieši saistīta ar sociāldemokrātisko kustību, kas iestājas arī par sieviešu sociāli politiskajām tiesībām. Un arī Zemgaliešu biruta ir saistīta ar šo ievirzi, jo līdztekus citiem literātiem arī viņa tātad bija aizrausies ar revolūcijas ideju 5. gadu, jo tolaik daudziem jauniem inteliģentiem interesēja neviens sociālais jautājums. Revolūcijā viņi tātad saskatīja demokratizācijas, sociālu pārmaiņu, garīgas atmodas iespējas un vispārējais atcelšanos pret veco kārtību. Un 5. gada izskaņā Zemgaliešu biruta no vācu valodas tulkojas austriešu sociālisma teorētiķa un jurisprudences eksperta Antona Mengera darba Anarhisms fragmentu, kas arī publicēts Galvaspilsētas avīzē. Un, lai gan savā prozā Zemgaliešu biruta ir izmantojis dekoratīvas klišejas simbolismu stilistikā, šos darbus nevar reducēt tikai uz tādu dekadentiski estetizējušu rakstniecības manieri, jo viņas sacerētājā ir ietvertas laikmetīgas vēsmas. Viņa prozā veidojas moderno feminismu ideju iedvesmot sievietes tēlu, kas sabalsojas ar Aspazijas aizsākto laikmeta sievietes garīgās atjaunošanās un pašrealizācijas programmu. Un līdzās Aspazijai Zemgaliešu biruta gan ar daudz mazāku vērienu, tomēr ir viena no izteiktām 20. gadsimta pirmās desmitgades modernās sievietes tēla un tā psiholoģijas atklājējām. Un Zemgaliešu birutas izvēlētie motīvi un idejas apliecina, ka viņa apgūsi aktuālus Rietumeiropas sieviešu rakstnieču darbus,
Un vēl ir interesanti, ka Zemgaliešu biruta nereflektē par Aspazijas daļradi tiešā veidā, taču savulaik literatūras zinātnieks Kārlis Vērdiņš Zemgaliešu birutas poētikā ir atklājis ievērojumu tipoloģisku līdzību ar Aspaziju. Un lielā mērā to, protams, nosaka tā laikmeta literārā gaume un kopējā estētika, bet noteikti nevar noliegt pastarpināts ietekmes, ko Zemgaliešu biruta varētu būt guvusi no Aspazijas tekstiem, no lirikas. Savā prozā Zemgaliešu biruta pievērsās liktenīgu, kāpinātu emociju tēlojumam, dramatiskiem pavērsieniem. Viņas veidotie sieviešu raksturi ir lepni, cildeni, ekspresīvi. Viņu saistīja vīrieša un sievietes attiecību problemātika, brīvības un izvēles jautājumi. Zemgaliešu biruta skāra arī prostitūcijas, emancipācijas tēmu, laulības problemātiku, bet viņas proza noteikti nav tāds deklaratīvs vai didaktisks feminisma rupors, un arī šķetinot šos jautājumus, viņa saglabā smalku, saudabīgu un impresionistisku rokrakstu. Turpmāk savā stāstījumā es vēl niansētāk analizēšu dažus motīvus, kas Zemgaliešu birutas prozā atklāja viņas ieinteresētību sava laika novatoriskajā sieviešu sarakstītajā literatūrā, jo konkrētu rakstnieču akcentēšana moto veidā viņai kalpo kā papildu marķējums, lai atklātu jaunā tipa sievietības tēlu un ar to saistītās idejas. Un arī, lai reflektētu par sievietes tiesībām stāvokli sabiedrībā. Viņu ļoti mērķtiecīgi akcentē šīs rakstnieces laika biedras, kuru daļrada sabalsojas ar viņas pašuztveri un uzskatiem par sievietes garīgo un sociālo atmodu. Viens no viņas prozā būtiskajiem motīviem tātad ir šī laulības institūcija, reflektējot par sievietes tiesībām un iespējām esot laulātās statusā. Jo vairāku prozas skiču centrā ideja par to, ka 20. gadsimta sākuma sieviete ir apzinājusies savu laulību kā kļūdu un vēlas to saraut. Rakstnieci ļoti interesē šis izvēles jautājums un dilemmas starp prātu, sirdi, pienākumu un ziņām. Bet visos gadījumos, kad Zemgaliešu biruta ir skārusi šo laulības tematiku, tā parādās ar mīnusu zīmi. Iespējams, ka viņi vēlējās iezīmēt ideju, ka sievietes vienīgais ceļš nav izdevīga laulība un arī, ka laulība var būt pretrunā sievietes garīgai autonomijai. Piemēram, tēlojuma dzīves salkums centrālais tēls ir Signe, kura pamet stagnējošu laulību, lai uzmeklētu jaunības dienu mīļoto, pavadījusi laiku mākslinieku sabiedrībā. Šī Signe tomēr saprot, ka arī brīvā un kaislīgā mīlestība neaizpilda viņas alkas pēc pašrealizācijas, tāpēc noslēgumā viņa izvēlas vientulību un studijas universitātē. Tēlojuma moto funkcijā Zemgaliešu biruta ir izmantojusi dzejnieces un sieviešu tiesību aktīvistes Klāras Milleres Jānkas sarakstītās rindas vācu valodā. Citēju parindeni: vai nemani uz manas pieres šo svītru asins sārtotā sāpes darīja un prātu māca šo stīpu mokošo es lauzu, citāta beigas. Un šī mokošā stīpa simboliski ir gan ierobežojoša laulība, gan nespēja pašrealizēties. Tēlojumā ar melodramatisku nosaukumu Mīlas verdzene atspoguļot sievietes protesta gars un prasību pēc izvēles tiesībām. Stāsta varone ir Heda, un šis vārds jau asociatīvi mums saistās ar Henrika Ibsena drāmas Heda Gabelera centrālo tēlu, un birutas Heda ir piedzīvojusi fatālu mīlestību, kas nav realizējusies, tāpēc viņa ir sadarinājusies ar kādu citu. Tomēr viņa aptver, ka viņa nespēj stāties laulībā tikai konvencionālu iemeslu dēļ, un Heda vēlas garīgu autonomiju un atbrīvošanos no sabiedrības uzspiestiem nosacījumiem. Un viņa vēršas pie sava tēva ar šo visu vēstījumu, un viņas tēvs ir būtisks tēls, jo tas šajā prozas darbā pārstāv patriarchālo pasaules iekārtu, apspiež meitas izvēles, un vērtējot feminisma literatūras diskursā, tēlotās attiecības ar meitu un tēvu simboliski atklāja vēsturiski dominējošo patriarchātu, kas apspiež sievietes tieksmes autonomiju un regulē tās dzīvi. Bet tomēr Zemgaliešu birutas Heda ir revolucionējusi mazliet vairāk nekā Ibsena Heda. Birutas Heda izdodas atsacīties no šīm nevēlamajām laulībām, savukārt Ibsena Heda gāja bojā. Tomēr arī Zemgaliešu biruta vēl, protams, nespēja piedāvāt fināla atrisinājumu, jo viņa vēl nesaredz šādas autonomas no vīrieša neatkarīgas sievietes turpmākās eksistences ideālu modeli. Tad stāstā Bulvāra Ziediņš Zemgaliešu biruta vēsta par franču prostitūtu Blanšu, un tādējādi viņa apliecina sevi kā modernistisku rakstnieci, jo prostitūtas tēls spilgti iemieso laikmeta problēmas un ļauj rakstniecēji atspoguļot noteikti sabiedrības slāni pārstāvošas jaunas sievietes beztiesīgumu. Un šajā
stāstā Bulvāra Ziediņš konstatējums paralēls ar Fallija īstajā vārdā Konrāds Bulāns garstāstu Nelija, kas ir tapis nedaudz agrāk 1902. gadā, jo arī zemgaliešu biruta risina 20. gadsimta sākumam raksturīgu skaudru motīvu, gan arī identisku Fallija aprakstītajiem, jo gan birutas Blanše, gan Fallija Nelija ir abas bārenes, kuras piespiestas nodarboties ar prostitūciju. Bet ar šo Bulvāra Ziediņa starpniecību zemgalieša biruta pauž, ka arī dzīvojot degradējošā vidē, sieviete spēja saglabāt tādu spēju patiesi just, mīlēt, un tomēr sociālajā realitātē rakstniece nesaredz dzīves reformēšanas iespēju šādai sievietē, tāpēc šīs stāsts centrālais tēls iet bojā izvēlēties pašnāvību. Un problemātika tātad tiek ieskicēta un apzināta, bet netiek piedāvāts nekādas risinājuma iespējas. Un tad ir tēlojums Dabas balss, kuram par moto zemgaliešu biruta ir izvēlējusies vācu liriķis Dolorosas īstajā vārdā Marijas Einhornes dzejoļa rindas, citēšu parindēni. Dreb rožu krūmā rozes, ja dārznieks neplūks tās, ir roze svešniekam ļausies, kas ņems to un plūks, citāta beigas. Šajā tēlojumā viņa vēsta par juteklisku sievieti Helgu, kura kaislauks pēc jūtu fiziska apliecinājuma. Tomēr viņas laulātais draugs ir vēss, atturīgs darbā iegrimis zinātnieks, un viņš savus atraida sievas kārtējo tuvošanās mēģinājumu un visai skaidri mērķētos kā pavedināšanas gājienus, un viņš neapmierina viņas ilgas, un tāpēc Helga apzināti un aktīvi uzdrīkst piepildīt savas alkas, dodoties sastapt kādu svešinieku, kurš akceptē viņas vēlmes. Un tekstā zemgaliešu biruta iemiesojas doma par sievieti kā juteklisku būtni, kurai ir tiesības arī uz seksuālu pašnoteikšanos. Viņas tēlotā sieviete nav pasīva, apcerīga, tā nav bezmiesīga. Un šī ideja savā ziņā sabalsojas arī ar Augusta Bēbeļa ieskicēto prasību, lai arī sievietēm būtu tiesības gūt seksuālu apmierinājumu, vajadzību piepildījumu, kas gan Bēbeļa laikā apceres kontekstā tika uztverts kā kaut kas ļoti ekstravagants, pat epatējošs un nepieņemams šādas domas. Un mazliet vairāk varbūt par šo Dolorosu, kas ir ļoti zemgaliešu birutas uzmanības lokā. Dolores 1902. gadā bija laidusi klajā krājumu Confirmo te Krismāte, kas īpaši populārs bija Berlīnas bohēmas aprindās. Krājums ir psihoanalītisks diskurss par mazohisma tēmu. Dolores atmaskojusi tradicionālismā balstīto priekšstatu, kā sievietes piepildījums būtu rodams tikai fiziskā, psiholoģiskā padevīgumā un pasivitātē. Jo Dolorosa tiecas atklāt, ka šāda mazohistiska tendence, padevīga pasīva pakļaušanās vai savu seksuālo vēlmi noliekšana nav īstais sievietības pirmkods, bet gan sava veida ritualizēts iniciācijas rezultāts, kur topošajai sievietei tiek iemācīts, ka viņai nedrīkst piemist seksualitāte. Un kā regulāra žurnāla vērotājs lasītāja zemgaliešu biruta noteikti bija iepazinusies arī ar līgotņa Jēkaba atsauksmi vācu jaunākā lirika, kas publicēta 1905. gadā, gadu pirms viņa saraksta Dabas balsi. Līgotņa Jēkabs vērtējumu veidojas no visnotaļ konservatīva maskulīna skatu punkta. Viņš ir konstatējis tātad jauna tipa sievietības tēlu traktējumu vācu autors Dolores poētikā, taču viņš nesasaist to ar modernistisku pieeju. Viņš drīzāk šķiet satriekts. Un Līgotņa Jēkabs arī citēs Dolorosas dzejoli Cita bilde. Tas ir tas dzejols, kura pantu moto funkcijā savam tēlojumu izmantoja zemgaliešu biruta. Un šī neierastā jaunā poētika Līgotņa Jēkaba suģistē, bet savā ziņā arī atgrūž. Un līdzīga poētika rodam arī zemgaliešu birutas tēlojumā Sfinks, un jo plaši viņas dzejā. Intuitīvā veidā zemgaliešu biruta savā prozā eksperimentējas ar vairākiem specifiskiem sievietes rakstības veidiem, ko tikai daudz vēlāk teorētiski pamatojas pētniece Elēna Šovaltera darbā Savas pašas literatūra, izšķirot vēsturiski zīmīgus posmus sievietes rakstnieces darbībā. Es vēlreiz par tiem īsi atgādināšu. Tātad pirmais posms ir laiks līdz 19. gadsimta 80. gadiem, kad sieviete imitē vai pat kopē vīrieša rakstības veidu, kā arī mēdz publicēties ar vīriešu pseidonīmu. Nākamais posms būtu ap gadsimtu miju un līdz 20. gadsimta 20. gadiem. Sievietes rakstībā jau ieskanas protesta motīvs, savukārt noslēdzošajā fāzē sieviete rakstniecībā beidzot iekļaujas kā līdzvērtīga. No imitēšanas frāze būtu attiecināmas prozas tekstiem, kuru zemgaliešu biruta pirmās personas vēstījumi ir veidojusi no vīrieša skatu punkta, vīrietis mākslinieks, jo tas varbūt tā kā atļauj lielāku uzdrošināšanos un tādu
atkailinātāku atklāšanos. Protestu motīvs konstatējums daļā viņas prozas, kur pausta vēršanās pret vīriešu dominējošo lomu kultūrā. Zemgaliešu Biruta savos tekstos konfrontē patriarchālās iekārtas stereotipu, kas sievieti traktē kā stihisku, dabai tuvāku, turpretī vīrišķais reprezentē kultūru, intelektu, un Zemgaliešu Biruta šim stereotipam savā dairadē pretnostata tādu modernistisku, feministisku ievirzītu skatījumu, kur jau ir sapludināts robežas, ļaujot sievietē vienlaikus būt gan šai dabai, stihiskajam, kaislīgajam, gan arī kultūras cilvēkam, intelektuālai. Savā dairadē Zemgaliešu Biruta izteikusi gan empīriski pašas gūtas atziņas, gan arī teorētiski vai intuitīvi apjaustas atzinums par sievietes lomu, tiesībām, izpausmēm mākslinieckajā jaunradē, par sievietes personisko un sabiedrisko dzīvi, par maskulīnajā redzespunktā balstīto sabiedrību un stereotipiem, kas sievietē liek būt noklusētai, citādējai, otršķirīgākai. Prozas tekstos viņa iezīmē ideju, ka sievietē ir nepieciešama sava specifiska pašrealizācijas brīvība, un tomēr viņa nepiedāvā nekādus universālus risinājumus, kā varētu šo pašrealizāciju vislabāk sasniegt. Un mākslinieckajā formā, kā arī apspēlēto ideju atklāsmē, Zemgaliešu Biruta savā prozā vēl netika sasniegusi īpašu māksliniecisku augstvērtīgumu, taču iekudētie simboli, izmantotās atsauces, apliecina vēlmi iemiesot konkrētu ideiskumu un iekļauties aktuālajos strāvojumos, lai gan tagadnē Zemgaliešu Birutas prozai vairāk ir tāda literatūra vēsturiska vērtība, tomēr sava laikmeta kontekstā tā ir gana unikāla, jo šī stilistika vienlaikus gan tāda jūgenda estētika, gan dekadentiskais, gan šis modernās sievietes personības tēlojums, tas piemīt tikai Zemgaliešu Birutas rakstiem. Paldies!